Vienības namam Daugavpilī pārtopoti par skolu, 1. martā sākās akcija Atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti, kas pulcināja vairāk nekā 200 skolēnus no 14 skolām Latgalē. Šāda akcija notiek visā Eiropas Savienībā. Tās laikā eksperti dodas uz skolām un augstskolām, palīdzot skolēniem un studentiem izzināt gan Eiropas Savienības aktualitātes dažādās jomās, gan iepazīt daudzveidīgas profesijas un prasmes, iedvesmot profesijas izvēlei. Pasākuma laikā skolēni var iegūt jaunas zināšanas, bet eksperti var dalīties savā pieredzē un pasaules skatījumā. Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā jau 16. gadu organizē aktivitāti Atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti. Un šīs aktivitātes mērķis ir skolēniem, jauniešiem izbaudīt pieaugušu cilvēku klātbūtni savās stundās, dzirdēt viņu pieredzi, kas ir nepieciešams pieaugušam cilvēkam dzīvē, dot motivācijas vārdus. Ja pagājušā gadā galvenais akcents bija motivēt jauniešus dzīvei, dažādām aktivitātēm, šogad mēs aicinām visus dalībniekus, pieaugušos cilvēkus, jauniešiem nākt uz skolu un vadīt stundas, iejusties skolotāju lomā. Un arī šodien Vienības nams ir pārtapis par lielāko skolu Latvijā un varbūt arī Eiropā, liela klase. Mēs vairāk nekā 200 jaunieši no 14 skolām mācīsimies 25 dažādus mācību priekšmetus, kurus mācīs teju 20 Latvijā pazīstami sabiedrībā dzirdēti cilvēki. Tādēļ ļoti ceram, ka šī akciju atverot, viņa aizplūdīs tālāk gan Augšdaugavas novadā, gan visā Latgalē un Latvijā kopā. Atklājot pasākumu, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre uzsvēra, ka mūsdienās pieejami ļoti daudz informācijas avoti, bet katram ir jāizvērtē, kas ir tā svarīgā un uzticamā informācija, ko var izmantot ikdienā. 16 gadu laikā akcijā iesaistījušies jau vismaz 1000 eksperti, kas dodas uz dažādām skolām un tiekas ar jauniešiem. Šogad akcija notiks 2 kārtās – pavasarī un rudenī. Vienības nama improvizētajās klasēs notika gan matemātikas, ķīmijas un fizikas, gan sociālo zinību, angļu valodas, geogrāfijas un citas stundas. Sociālo zinātņu stundās ar skolēniem strādāja kultūras ministre Agnese Logina. Viņa atzina, ka ar šo pasākumu aizsākusi savu reģionālo vizīti Latgalē, būdama ministres amatā. Viņa uzsver, ka darbs ar izglītību un jauniešiem nemitīgi iedvesmo un liek attīstīties. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs notikums. Šis atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti iniciatīva ir ļoti skaista un ļoti svarīga, jo tas palīdz pieaugušajiem tiešām dalīties ar savām idejām, ar savu pieredzi un palīdzēt arī citiem no tā mācīties. Un man šķiet, ka tas ir mūsu pienākums kā pieaugušajiem un arī kā politiķiem nodrošināt, ka nākamā paudze ir arvien gudrāk, arvien empātiskāk nekā mēs esam. Un ja es varu piedalīties šī pienākuma pildīšanā, tas man liekas, ir ļoti, ļoti skaisti. Pati šodien mācīšu tātad sociālās zinātnes, bet, protams, es runāšu daudz par kino un par to, kā mēs strukturējam savu stāstāmo, kad mēs runājam par kultūras notikumiem. Pirmo reizi skolotāja lomā iejutās Augšdaugavas novada domes izpildirektors Pēteris Zalbe, kurš izvēlējās jauniešiem vadīt matemātikas stundu. Viņa prāt matemātika ir pamatbāze, uz kuras balstās daudzas lietas dzīvē. Gan ģimenes budžeta veidošana, gan izpratne par algu, nodokļiem, ikdienas tēriņiem, kas jauniešiem būtu jāmācās. Ja jaunietis šobrīd grib virzīties uz priekšu, ja jaunietis grib sasniegt jaunas virsotnes, tā ir jābalstās uz zinātni, ir jābalstās uz tām teorijām, kuras varbūt ir pierādījuši cilvēki un mēģinājuši viņas lauzt, pierādīt no jauna un izmainīt, un nevienam šobrīd vēl nav izdevies izmainīt vai no Pitagora teorēmu, vai Vieta teorēmu, vai arī kādu citu teorēmu, un tas apliecina tikai to, ka tiešām mums ir noteikta bāze, no kuras sākas viss pārējais. Pēteris Zalbe atzīst, ka pašam matemātikas skolā bijis mīļākais priekšmets, bet iegūtās zināšanas ļoti noder dzīvē un pašreizējā darbā, plānojot pašvaldības budžetu un veidojot dažādus plānošanas dokumentus. Pavērojot jauniešus, es redzu, ka ir jaunieši, kuriem ir stipra bāze, ir jaunieši, kuri uzķer ļoti ātri,
Ir jaunieši, kuri risina vienkāršo matemātiku, ir jaunieši, kuri jau saprot padziļināto matemātiku. Un tas ir tiešām patīkami, ka tā skola un tā telpa, kas māca bāzes priekšmetus, viņi ir gatava. Un es redzētu, lai tiešām arī tas STEM priekšmetu sadaļa ir, viņa nepadodas viegli. Viņa nav viegla un viņa nav domāta visiem. Bet ja vismaz 20% no klases padziļināti mācās STEMu, tad viss ir kārtībā. Jā, jo tad arī būs gan fizikas skolotāji, gan arī matemātikas un ķīmijas skolotāji nākotnē. Jo, ja mēs nemācāmies STEMu bāzē, tad mēs arī nevirzamies uz priekšu. Pasākumā piedalījās arī Augšdaugavas novada jaunieši no Salienas un Špoģu vidusskolas, kuri ar interesi klausījās ekspertus. Špoģu vidusskolas 10. klases skolniece Kristīna Grigorjeva atzīst, ka piedalīties akcijā viņu pamudinājis vēstures skolotājs. Pašai visvairāk interesējot sociālās zinības, ar kurām Kristīna vēlas saistīt savu nākotni. Pagaidām es domāju, ka tās būs sociālās zinības, kaut kas tāds saistīts, un varētu turpmāk doties uz Rīgu, uz Latvijas universitāti, kur ir fakultāte komunikācijas zinātnes. Par sociālām zinībām stāstīja kultūras ministre. Bija interesanti paklausīties viņas pieredzi konkrētāk par kino industriju. Viņa stāstīja par recenzijām, kā viņas rakstīja, par filmām un par grāmatām arī. Šogad akcija Atpakaļ uz skolu, atpakaļ uz universitāti notiks gan pavasarī, gan rudenī. Pieteikšanās akcijai noritēs līdz pat marta beigām.